Arī viņa, jā. Iepriekšējā runātāja jau pārsniedz laiku, tāpēc es mazliet ātrāk. Vai te ir radošo industriju studenti? Nav. Ļoti labi. Jo radošo industriju maģistrantūra ir absolūti jauna programma, un man ir paveicies būt pirmajai absolventai šajā programmā 22. gadā. Kāpēc es aizgāju uz turieni studēt? Tātad es meklēju kaut ko, kā vēl nav. Tātad, lai iegūtu šo priekšrocību gan darba tirgu, gan arī zināšanās. Tā kā es varu pateikt, ka joprojām ir ļoti maz maģistra grādu radošajās industrijās. Turpiniet meklēt savu ceļu un atrodiet viņu tur. Un tā priekšrocība ir tāda, ka programma ir kopā ar Latvijas Kultūras akadēmiju. Un līdz ar to es kā ar savu biznesa mindsetu to vienmēr ļoti veiksmīgi izmantoju. LinkedInā man ir 2 rindiņas. 1 grāds Rīgas Tehniskajā universitātē, 2 Kultūras akadēmijā. Tad, kad man vajag sniegt konsultācijas LIA radošo industriju inkubatorā uzņēmējiem, tad es saku, ka man ir 2 grādi. Tad, kad man vajag strādāt Rīgas Tehniskajā universitātē, protams, te redz tikai šo grādu. Savukārt, kad es lasu lekcijas Kultūras akadēmijā, viņiem patīk Kultūras akadēmijas grāds. Tā kā izmantojiet to liederīgi, izmantojiet ne tikai šo programmu, bet arī citas programmas, ko Rīgas Tehniskā universitāte piedāvā kopā ar citām universitātēm un akadēmijām, jo tas tiešām palīdz un to var ļoti veiksmīgi izmantot pēc tam savā reklamēšanā, ja tā var teikt. Tā kā nāciet studēt.